AVART ir starptautiski jauniešu pašizaugsmes programma, kas palīdz atklāt savus talantus un pilnveidoties dažādās jomās. Latvijā šī kustība uzsākta 2006. gadā, un pašlaik mūsu valstī ir 46 certificēti AVART programmas vadītāji, kuri ap sevi pulcē vairāk nekā 500 jauniešu. Šīs programmas galvenā ideja ir tas, ka jaunietis uzstāda konkrētus mērķus konkrētās jomās, kas ir jauna prasme, kas ir fiziskā sagatavotība, kas ir brīvprātīgais darbs, kas ir piedzīvojuma pārgājiens un cenšas pats saviem spēkiem šos mērķus sasniegt. Un tad, kad viņš ir sasniedzis šos mērķus visās šajās 4 jomās, tad arī viņš par to saņem starptautisko AVART asociācijas apbalvojumu. Kandavā šajā programmā iesaistījušies 29 jaunieši. Katram dalībniekam ir sastādīta sava individuālā programma, kuru noteikti laika posmā var realizēt bronzes, sudraba vai zelta līmenī. Tas jaunieti māca pašizaugt pašam, palīdzēt citiem. Tad es domāju, ka tas ir priekš manis, jo man patīk palīdzēt citiem, sagādāt prieku citiem. Ko tu līdz šim esi darījusi šīs programmas ietvaros? Kā labajā darbā es Kandavas Luterāņu baznīcā diakonijā palīdzēju pensionāriem organizēt pasākumus, tur baltās sestdienas, kā arī uz Ziemassvētkiem un Lieldienām sagatavot kartiņas, ko viņiem izsūtīt, kā atgādinājumu, kad viņus neaizmirst. Manuprāt, lielākais iegūms ir tas, ka es esmu palīdzējusi cilvēkiem un pati sevi sagatavojusi dažādām dzīves situācijām. Jā. Ko tu gribētu vēl? Kas tev padomā? Ko tu nākotnē jau varbūt esi saplānojusi vēl šīs programmas ietvaros? Es esmu ieplānojusi paveikt visus 3 līmeņus, tā lai pēc tam es varētu iziet vadītājas apmācību, jo šī programma jau man ir kļuvusi gluži kā daļa no dzīves, jo man tā ir tiešām iepatikusies. Kāds līmenis šobrīd tev ir? Es esmu pabeigusi bronzas līmeni un esmu iesākusi jau sudraba līmeni. Iepazīties ar aktīvajiem Kandavas jauniešiem aizvadītajā nedēļā bija ieradusies arī Starptautiskās AVART asociācijas Eiropas, Vidusjūras un Arābu valstu reģiona direktore. About Kandava, we arrived a little bit early and we had a chance to go around Kandava a little bit. Mēs esam ļoti maz redzējuši, bet ceram, ka būs iespēja aplūkot vairāk. Saprotu, ka Kandava ir pilsēta ar senu vēsturi, ļoti maza un skaista. Esmu priecīga par iespēju pastāstīt par AVART programmu un ceru, ka pašvaldības sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izveidos AVART nometni, un tad daudz jauni cilvēki uzzinās par Kandavu. And I'm very happy with the developments and the performance of the award in Kandava, and I hope more young people will benefit from the award in Kandava in the future. Mēs labu darīt mākam un visu darīt sākam. Mēs apgūstam, to daram cītīgi ikdienu. Dzīves vārdos grūtējos, tas palīdzēs mums dzīvot. AVART, AVART, mūsu mīļais AVART, kopā visus vieno AVART. AVART, AVART, mūsu mīļais AVART, kopā visus vieno. Sandra Lētāne, Velga Galviņa, Didis Pučs, TV Spektrs.